Satvars, man 16 gadi un bowlingu sāku trenēties kopš šī gada februāra, tad sanākot 10 mēneši un piedalos. Ir kāds Ziemassvētku novēlējumi varbūt? Pirmkārt, lai visiem veselība, jo diezgan daudz tagad slimo pašlaik pazīstami. Es teiktu, ka pārsvarā veselība, lai visiem labi. Labi, jā! Mani sauc Sigita Vīnava. Bowlingu es spēlēju veselu gadu. Šīs ir sanāca otrā sacensības pirms gada. Šīs sacensības bija pirmā reize, kad es vispār piedalījos bowlingā, teiksim tā, uz rezultātu. Pagaidām man patīk, es trenējos parasti kopā ar Rihardu Kovaļenko un Ivaru Vinteru. Un es izbaudu šo procesu ļoti, kā to lai pasaka, motivējoši, bet nervus kutinoši. Astoņus gadus. Cik tev pašam gadu? 13, jau 8 gadus spēlē. Jā. Un kā sauc? Arsens. Es esmu Sergejs Kisļovs. Spēlēju jau 10 gadus. Mani sauc Veselā, man ir 16 gadi un bowlingu spēlēju no 1. klases. Sanāk, ka... No 7, 6 gadu vecuma kaut kas tāds? Jā, no 7 gadiem. Mani sauc Sofija, man ir 19 gadi. Un es nespēlēju profesionālu bowlingu, bet šodien gribēju pamēģināt sevi kaut ko jaunu, pamēģināt savu dzīvē. Šis ir tavs pirmais turnīrs vispār, vai ne? Jā, vispār pirmais turnīrs manā dzīvē. Tā. Sāku no 11 gadiem, tagad 29 gadi jau. 9 gadi. Kā pieredzīja tīri, jā, un īstenībā paldies laikam federācija, ka izvēlējās šo eļļu, jo šī man ir otrā pieredze. Pirms tam bija Somijā spēlēs, tikai tā kā tiešām paldies par to eļļu, ko viņš šodien uzlika, būs interesanti. Jā, tikai spēlējam tālāk un turamies. Daudz, 8 spēles. Labi! Mēģi tieši uzsamēģi. Jurij, cik gadus spēlē? Cik gadus? Tā. No 7 gadiem man tagad 16, tātad gandrīz 9 gadi. Bet tikpat liela pieredze kā ar Rihardam. Biju Eiropā, kopā ar Rihardu biju Zviedrijā, kopā ar Rihardu biju Lietuvā pāris turnīrus. Pieredze ir, tāpēc jā.
Tāpēc viņa nav. šodien uz top 3. Kā tad savādāk? Jāvinē. Labi, veikti. Paldies. Dimitrij, kāds sauc tavu mazo? Aleksandrs. Cik ilgi jau trenējās? Gadu. Gadu. Un cik gadu viņiem pašam? 10. Būs nākamais čempions, jā? Nu, paskatīs. Kaut kā varbūt. Cik gadus tev spēlē bowlingu? Apmēram 3. Kaut tā. Tikai 3? Es biju spēlējis tā kā. Kopš, man liekas, sanāks 5 gadi. Tā 3 gadi. Es teicu, ka vajag censties. Iet līdz galam, ejam līdz galam. Labi! Izvēlos, ka nav jāgasmēlē. Pakoj. Labi, švāds. Jā, es nelamājos. Labi spēle. Skatībā. 220. Nu, Rihard, 244. Jā, tieši patīk, pēc kārtas baigi labās īstenībā pats par sevi visu pārsteigts. Pēc sevi atverās vaļā, paliek spēlēt daudz vieglāk. Un es domāju, ka finālā jau būs vispār jautrs. Tā kā gatavojamies vēl 3 spēles kvalifikācijā tālāk fināls. Paldies! Vai tevi šī turnīra gaitā kāds spēlētājs pārsteidz saviem rezultātiem? Pagaidām vēl grūti spriest, jo es neesmu pats celtnieks, neesmu cik sarežģīti ir spēlēt. Un izskatās, ka pamazām celiņš sāk atvērties, un tādiem spēlētājiem kā Rihards beidzot ir iespēja parādīt labu sniegumu, jo sākumu tiešām bija diezgan grūti. Bet es domāju, ka visi pārsteigumi vēl ir priekšā.
Kas šodien balvas sponsorē? Šodien balvas ir Silvānija Grupa un Aldes Holding, kā arī atbalstā Latvijas bowlinga federācija un Zemgales bowlinga centrs. Arturs man stāstīja, ka eļļa diezgan sarežģīta īstenībā. Jā, tā ir. Tā kā tas laikam ir Man jūtams. nepatīk šī eļļa. Tavam spēles stilam un tavai bumbai nedara, jā? Jā. Lūdzu, kā tu jūties pēc 5 spēlēm? Sajūtas ļoti dažādas. Ņemot vērā, ka bowlings ir gan talanta, gan veiksmes sporta veids, tad ļoti vajadzētu vairāk to veiksmi šodien. Tā kā, lai tur viss stāv klāt un tad ceru uz finālu. Un fiziski kā noguram nav vēl? Ir, protams, pirmās spēles bija stabilākas, bet, galvenais ir turēties un nepadoties un vērties ciet. Jā, paldies! Ķēkļi bija otrā pusē. Jākab, kā tu jūties pēc 5 spēlēm? Ui, kā nogurums ir uznācis. Jā, kopā 8 spēles. Vēl nekad neesmu spēlējis 8 spēles pēc kārtas, tā kā jau sāk palikt tā nogurdinoši. Bet, es teiktu, ka normāli. Kā tu jūties pēc 6 spēlēm? Principā labi, tikai drusku muguras stiepjas, drusku jau jūtas tāds nogurums, bet mēs esam pozitīvi, mēs domājam tikai par labāko, par labiem rezultātiem. Atkal tu savus labos met. Jā, tāpēc visi pozitīvi. Labi! Es teicu, ka vajag censties un iet līdz galam, ejam līdz galam. Varbūt tu vari pateikt, kāds Ziemassvētku novēlējumi? Oi, šitais gan būs interesanti. Novēlam jums vairāk naudas, bowleriem labākus rezultātus, vieglākas eļļas, protams. Rihards, ko tu gribi pateikt? Ziemassvētku. Es novēlēju vienkārši to beidzot no bowlinga arī atpūstos, nevis tikai Jā, viņu un spēlēt. veselību, protams, veselības ir Visu to labāko visas spēlētājiem. Jā. Давай не надо. Perfecto metiendo.
Ļoti labi sajūta, fantastiska. Es esmu vienkārši. Pārsteigts. Man nav vārdu. Labi.